Labdien! Šodien apskatīsim uzdevumu, kurā mums ir jāizveido tā saucamo preču kalkulātoru. Lapā D1 mums atrodas preču saraksts, tabula ar precēm un attiecīgām cenām. Kas ir kalkulators mūsu uzdevumā? Preces šūniņā izveidosim tā saucamo dinamisko sarakstu, ar kuru mēs varēsim no preču tabulas izvēlēties vajadzīgo preci. No tās tabulas ar formulām cenu šūnā mēs noteiksim, kāda cena ir izvēlētai precei. And daudzums, preču daudzums ievadīsim ar roku un ar formulu aprēķināsim, kāda būs preces, izvēlētas preces cena ar PVN. Tā, sāksim veidot kalkulātoru. Šūniņai prece piesaistīsim tabulu ar precēm. Date izvēlnē, date validation komandā ar vidējā lociņa izvēlamies list, saraksts, source lociņā norādām tabulas adreses. Šūna D1 un iezīmējam visas preces. Jā, mēs redzam, pie šūniņas parādās podziņa, ar kuru mēs varam izvēlēties vajadzīgo preci. Tagad noteiksim šīs izvēlētās preces cenu. Šeit izmantosim divas datu meklēšanas funkcijas. Match un indeks. Izveidosim formulu. Vienāds indeks no kāda masīva mēs ņemsim cenu, array. D1 iezīmējam cenas, visas cenas. Tālāk, semikols, mums tiek pieprasīts row number. Row number rindas numuru noteiksim ar funkciju match. Match. Programma pieprasa lookup value, pēc kādas vērtības meklēsim rindas numuru. Šo vērtību mēs izvēlamies šūniņā prece. Semikols, kādā lookup array tabulā meklēsim šo preces nosaukuma rindas numuru. D1 un iezīmējām atkal visas preces. Semikol un liekam nulli, lai nebūtu nekādas problēmas, ja preces nav sakārtotas alfabetu secībā. Un divas iekavas. Pārbaudām, vai viss mums darbojās. Mainot preces, mums tiek atbilstoša cena, tiek parādīta cenas šūniņā. Viss būtu ļoti labi, viss mums strādā, bet ja gadījumā preces šūniņā preces nosaukums tiek nodzēsts, mēs redzam cenas šūniņā mums paziņojums par kļūdu, jo formula, kuru mēs sastādījām, neredz šeit informācijas. Kā no šīs kļūdas var pasargāt lietotāju? Ejam atpakaļ cenas formulā
un piedāvāju pārbaudīt vispirms, vai preces šūnā nav tukšums. To mēs varam izdarīt ar if funkciju. Pirms indeks ievadām funkciju if. Ja preces šūna vienāda ar tukšumu, divas dubultās pēdiņas, tad ievadīsim tādu paziņojumu starp dubultām pēdiņām, ievadiet preci. Pirms indeks jābūt semikolām, un tā kā if funkcija tad mums nāk kā jauna funkcija, tad vēl beigās arī jābūt vienai iekavai. Pārbaudīsim formulu. Ja izvēlamies atkal preci, viss mums darbojās. Pazūd prece, tiek aicināts ievadīt preces nosaukumu. Tas būtu par cenu. N preču daudzumu mēs izvēlamies tā, kā vēlamies. Piemēram, grāmatas papīru pasūtīsim 15 gabalus par cenu 20,65. Aprēķināsim cenu ar PVN. Cena ar PVN tiek aprēķināta ļoti vienkārši. Tā ir cena reiz N reiz iekava 1 plus 21%. Un tā kā mēs zinām, kā pie PVN aprēķinātas summas parādās liekās zīmes aiz komata, tāpēc papildinām šo formulu vēl ar nopaļošanas funkciju. Round, iekava, beigās semikols, 2 līdz 2 zīmēm aiz komata, iekava ciet, un tagad mēs redzam rezultātu. Pārbaudīsim, vai viss darbojās. Izvēloties preces, mums tiek aprēķināta kopējā cena. It kā būtu viss, bet šeit arī ir viena problēma. Piemēram, ievadot preču daudzumu, tie ir izdarīta kaut kāda gramatiska kļūda, teiksim. Skaitļa vietā ir ievadīts kaut kāds cits simbols. Un mēs redzam, kā cena ar PVN atkal mēs nevar atrast vērtības un ir paziņojums par kļūdu. Ko darīt šajā gadījumā? Arī šeit mēs varētu precizēt cenas ar PVN formulu. Šeit mēs varam izmantot funkciju isNumber. Atgriežamies pie formulas un pārbaudīsim, vai šūniņā N ir ievadīts skaitlis. To var izdarīt ar if funkciju, un funkcija, kura pārbauda, vai šūnā ir ievadīts skaitlis, ir isNumber. isNumber pārbaudām N šūniņu. Ja šī šūniņa ir, ja šūniņa saturs ir skaitlis, tad isNumber izdot true. Tad mēs arī tā pārbaudām. Ja šūniņas saturs ir true, tad darbojās formula. Pretējā gadījumā
if funkcijai jābūt alternatīvai formulai. Beigās semikols un ar dubultām pēdiņām izveidosim paziņojumu. Pārbaudiet N. Lūk tāds paziņojums. Un iekava ciet. Pārbaudīsim rezultātu. Jā, pārbaudiet N. Tagad, ja mēs ievadīsim N kā skaitli, mums atkal viss darbosies. Ar to var uzskatīt, kā uzdevuma matemātiskā daļa, kalkulators ir izveidots. Ir padarīts liels darbs, sastādītas sarežģītas formulas, un, lai aizsargātu formulas no nejaušām izmaiņām, tad tas attiecās uz šūniņas cena un cena ar PVN, šo divu šūniņu formulas un šūniņas aizsargāsim no iespējamām izmaiņām. Kā to var izdarīt? Tad darbojāmies sekojoši. Iezīmējām visu lapu, šeit krustpunktā uzspiežot pociņu kvadrāts, atrodām formatu katalogu, šeit cels rīkjoslā format un look cell. Izvēlāmies look cell. Tālāk iezīmēsim cenu un cenu ar PVN, piespiežot kontrolu podziņu uz tastatūras. Iezīmējam divas šūniņas, kurām jāuzliek aizsardzība no izmaiņām. Ejam vēlreiz uz formatu, look cell vēlreiz spiežam, tad līdz ar to atceļām to pirmo darbību, kura bija vērsta uz visu lapu. Un tagad varam uzlikt aizsardzību ar komandu protect sheet. Un šeit izslēdzām pirmo un tad atslēgtām šūniņām, ko mēs atslēdzām divām šūniņām, mēs uzliekam aizsardzību. Varam ievadīt paroli, piemēram, 1, 2, 3. Ok. Vēlreiz atkārtosim 1, 2, 3. Jā. Un tagad pārbaudīsim. Jā, visas šūniņas mums ir pieejamas, bet cena un cena ar PVN mēs nevaram iezīmēt un mēs arī neredzam formulas. Bet kalkulators veiksmīgi darbojās. Tagad gan var uzskatīt, ka uzdevums ir izpildīts.